Esi sveicināta, brīnišķīgā, lieliskā, skaistā. Šī meditācija ir tieši priekš tevis. Sevis apzināšanās līdz cieņpilnām attiecībām. Es esmu Iveta Krastiņa un būšu kopā ar tevi. Atrodi klusu, mierīgu vietu, kur vari pilnībā atslābināties. Apsēdies vai apgulies ērti. Novieto rokas tā, lai tās brīvi atpūšas. Lēnām aizver acis un ieelpo dziļi. Sajūti, kā gaiss piepilda tavu ķermeni. Izelpojot, atlaidi visu sasprindzinājumu. Vēlreiz ieelpo un izelpo. Ar katru elpu tu kļūsti mierīgāka, tavs prāts kļūst mierīgāks. Šī ir tava telpa, tavs laiks. Te nekas nav jāpierāda, nekur nav jāsteidzas. Tu esi šeit, lai satiktu sevi patiesi un dziļi. Tagad pievērs uzmanību savam ķermenim. Sajūti, kā tavs ķermenis balstās uz virsmas, kas tevi tur. Sajūti, kā katra ķermeņa daļa kļūst arvien vieglāka, silta un atslābināta. Tavs prāts kļūst kluss un mierīgs. Un tu lēnām virzi savu uzmanību uz savu iekšējo pasauli. Iztēlojies, ka stāvi spoguļa priekšā. Tu skaties uz sevi. Tu redzi savu seju, savas acis. Vēro sevi. Kā tu jūties, redzot sevi? Šajā brīdī nav pareizu vai nepareizu sajūtu. Ir tikai patiesība. Lai kas arī parādītos tavā apziņā, tu to pieņem ar sapratni un ar maigumu. Paskaties sev acīs un pasaki: es redzu tevi. Es jūtu tevi. Es pieņemu tevi tādu, kāda esi. Izjūti šos vārdus. Ļauj tiem iesakņoties tavā būtībā. Ieelpo tos sevī un izelpojot, ļauj sev sajust
mieru un pieņemšanu. Tagad padomā par visām lietām, kuras tu esi paveikusi savā dzīvē. Tās var būt mazas vai lielas uzvaras. Padomā par situācijām, kurās tu esi parādījusi spēku, mīlestību, drosmi. Tās var būt raizes, kad esi atbalstījusi kādu, kad esi pieņēmusi svarīgu lēmumu, kad esi bijusi patiess balsts sev vai citiem. Katra no šīm pieredzēm ir daļa no tevis. Tās veido tavu unikālo ceļu. Iztēlojies, ka tu savās rokās turi siltu, zeltainu gaismu. Šīs gaismas avots ir tava pieredze, tava vērtība. Šī gaisma piepilda tavu sirdi. Tā ir pateicība sev. Tagad pasaki sev: es pateicos sev par to, kas es esmu. Es esmu vērtīga. Es esmu pietiekami tieši tāda, kāda es esmu. Un ļauj šai sajūtai izplesties visā ķermenī. Sajūti, kā tā piepilda katru šūnu ar siltumu. Iztēlojies, ka šī zeltainā gaisma no tavas sirds sāk plūst uz āru. Tā izplešas kā silts maigums, kā glāstoša enerģija. Tā ietin tavu ķermeni, piepilda visu telpu ap tevi. Tu esi šīs gaismas cienīga. Tu esi mīlestības cienīga. Tagad dziļi ieelpo un sajūti, kā šī mīlestība tevī nostiprinās. Pasaki sev: es esmu mīlestības avots. Es esmu pelnījusi mīlestību. Es mīlu un pieņemu sevi pilnībā. Ar katru ieelpu un izelpu šie vārdi kļūst tevī ar vien spēcīgāki. Es
esmu mīlestības avots. Es esmu pelnījusi mīlestību. Es mīlu un pieņemu sevi pilnībā. Kad tu esi piepildīta ar mīlestību un pieņemšanu pret sevi, tu sāc izstarot šo sajūtu pasaulē. Tavs iekšējais miers, tava pārliecība un cieņa pret sevi kļūst par magnētu, kas piesaista harmoniskas, veselīgas attiecības. Iztēlojies, ka tev apkārt ir silta, zeltaina gaisma. Šī gaisma ir tava būtība, tavs spēks un maigums vienlaikus. Tā pulsē ar mieru un mīlestību. Tagad padomā par attiecībām savā dzīvē. Kurās attiecībās tu jūties novērtēta un saprasta? Kurās? Kā arī kurās attiecībās varbūt ir nepilnības vai spriedze? Nav jāizdara nekādi tūlītēji secinājumi, tikai sajūti, kā katra no šīm attiecībām ietekmē tevi. Tagad iedomājies, ka tavā priekšā parādās simboliska taka. Šī taka ved tevi uz attiecībām, kas ir balstītas uz savstarpēju cieņu, sapratni un mīlestību. Pa šo taku var iet tikai tu un tikai tie cilvēki, kuri ciena un mīl tevi tādu, kāda tu esi. Ja tavā dzīvē šobrīd ir attiecības, kurās trūkst cieņas vai līdzsvara, iztēlojies, kā tu maigi, bet stingri nospraud robežu. Tu saki sev: es esmu pelnījusi attiecības, kurās mani ciena. Es esmu cienīga saņemt mīlestību, kas ir tīra un patiesa. Sajūti, kā šī apziņa tevī nostiprinās. Sajūti. Tagad iztēlojies, ka uz šīs takas parādās cilvēki, kuri tevi atbalsta. Tie var būt cilvēki no tava esošā loka vai pavisam jauni, kas ienāks tavā dzīvē. Šie cilvēki raugās uz tevi ar sapratni, ar patiesu cieņu un siltumu. Viņu acīs tu redzi mīlestību bez nosacījumiem. Viņu klātbūtnē tu jūties viegli, brīvi, tāda, kāda tu patiesībā esi. Tu vari būt pati, bez maskām, bez bailēm tikt nesaprastai vai atraidītai.
Tu vari sajust, kā šajās attiecībās valda līdzsvars, gan došana, gan saņemšana. Tu vairs nemeklē atzinību ārpus sevis. Tā jau ir tevī. Un tieši tāpēc tu pievelc cilvēkus, kuri tevi novērtē tieši tādu, kāda esi. Tagad pasaki sev: es izvēlos attiecības, kurās valda cieņa un līdzsvars. Es saku jā patiesai mīlestībai un saku nē tam, kas mani iztukšo. Es apzinos savu vērtību, un manas attiecības to atspoguļo. Sajūti, kā šie vārdi nostiprinās tavā sirdī. Ar katru elpu tie kļūst par daļu no tevis. Un kad tu izstaroši šo pārliecību, cilvēki, kuri nav saskaņā ar tavu patieso būtību, dabiskā veidā atkāpsies. Bet tie, kuri ir īstie, paliks. Un ienāks jauni, kuri atbilst tavai patiesajai būtībai. Tagad padomā par to, kādu mīlestību tu vēlies piedzīvot. Ne tikai romantiskajās attiecībās, bet arī draudzībās, ģimenē. Sajūti, kā tu jau tagad kļūsti par šo mīlestību. Tu jau esi šīs enerģijas nesēja. Un no šī brīža tu dzīvo tādās attiecībās, kur cieņa un mīlestība ir pašsaprotama. Tu satiec cilvēkus, kuri tevi iedvesmo, paceļ un ļauj tev būt tev pašai. Tu atver savu sirdi, tu uzticies sev, un pasaule uzticas tev. Tu esi drošībā, tu esi mīlestības cienīga. Un viss, kas nepieciešams, atnāk pie tevis īstajā brīdī. Tagad pavisam lēnām sāc atgriezties telpā. Sajūti savu ķermeni, sajūti savu elpu, sajūti, kā tava būtība ir piepildīta ar mieru un mīlestību. Kad esi gatava, lēnām atver acis un atceries: šī gaisma, šī mīlestība tevī vienmēr ir klātesoša. Un no šī brīža tu sāc skatīties uz sevi un attiecībām ar jaunu skaidrību. Tu esi mīlestības un cieņas cienīga, un pasaule to redz, jo tu
pati to redzi. Es tevi uzaicinu. Nāc uz mūsu tikšanos, atraksti man, un mēs sarunāsim, kā satikties, un tu uzzināsi, kā dzīvot tādās attiecībās, kā tu vēlies. Uz tikšanos. Sirsnībā, Iveta.